Šis jautājums ir cieši saistīts ar mūsu drošību internetā, tāpēc katram to droši vien būtu vērts zināt. Kas ir mūsu identitāte reālajā dzīvē un kas tā ir elektroniskajā jeb šajā te virtuālajā vidē? Par šo jautājumu mēs šodien runāsim jaunajā Rezumē LV raidierakstu jeb podcastu formātu sarunā. Šādas sarunas, kas ir saistītas ar informācijas tehnoloģijām, mums šogad ir paredzēts vairākas. Un šādu raidījumu idejas autors un atbalstītājs ir Smart ID, kuru mēs noteikti visi pazīstam, jo ar to mēs piesakamies lielāko Latvijas banku internetbankās. Mēs varam pieteikties tagad arī dažādiem valsts elektroniskajiem pakalpojumiem, pie dažādiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem un gal galā arī parakstīt dokumentus elektroniski. Dažādas tehnoloģijas mēs izmantojam ar katru dienu arvien vairāk, tāpēc man liels prieks, ka Smart ID atbalsta sabiedrības izglītošanu šajā jomā. Nu, un šodien uz sarunu par mūsu identitāti esmu aicinājis man jau sen pazīstamu ļoti labu IT un IT drošības ekspertu Lauri Vāveri. Sveiks! Es zinu, ka tu esi diezgan dziļi šajā te jomā racies iekšā. Un tāpēc es ceru, ka skatītājiem un klausītājiem būs gan interesanti, gan noderīgi tas, par ko mēs šodien runāsim. Es zinu, ka tev ir diezgan tādas filozofiskākas domas par identitāti nekā varbūt man sākotnēji būtu licies. Kas tad ir tā mūsu identitāte? Nu, tur es domāju, ka tur, kam mēs neuzdot jautājumu, katram būtu cita atbilde, ja. Pirmais, kas man nāk prātā, tās ir kaut kādi tādi sava apzināšanās, dažādas praktiskās formas, ja? Lai cik tas filozofiski neizklausītos. Šis izklausījās filozofiski. Mēģini kaut kā atšifrēt skatītāju. Jā. Nu, bērnībā mani vecāki nebūtu nesauc par Lauri, ja? Un tā man bija identitāte ļoti ilgus gadus, un arī vēl sirmā vecāku vecumā arī, tad viņi vēl joprojām dažreiz to lietoja. Ja? Un tā bija mana identitāte ģimenē. Un tikpat labi man varbūt kādā darba kolektīvā vai kādā hobija kolektīvā var būt identitāte, kas galīgi nav līdzīga tam, kā mani varbūt... Kā tev rakstīts pasē? Rakstīts pasē, jā, tieši tā, jā. Tad, tas, ko es mēģinu pateikt, ka tas ir cilvēkam dabiski piemītoša lieta, ka viņam ir vienlaicīgi dažādās vidēs, viņam varētu būt pat dažāds veids, kā viņu identificēt. Līdz pat tam, kad kungs sarkanā kreklā. Ļoti normāla identitāte šaurā situācijā uz īsu brīdi. Ilgākā laikā varbūt vajadzētu kaut ko vairāk, ja nedod Dievs, tu nomainīs kreklu, un tad mēs esam, tā kā mazliet nepatikšanās. Vajadzētu vēl kaut ko, kungs ar gludu sasuku, ja sarkanā kreklā. Jā, tad krekls nomainījās, sasuka, kur vairs, jā. Nu tā, tad tas ir kaut kas tāds, kas piemīt dabiski. Cita lieta, ka valstī ir uzdevumi, un valsts pilsoņi ir daļa kas tā kā dod šos uzdevumus valstī, un lai valsts tos uzdevumus kaut kādā veidā varētu realizēt, viņai tad jāapzina, kas tad ir tie, kas viņai dod tos uzdevumus. Kaut kā jāuzskaita katru atsevišķi, jāatpazīst. Jā, un viena lieta ir uzdevumi, tas, ka notiek kaut kādās balsošanās vai kā, bet arī kaut kādi labumi, ko saņem kā palīdzību, plus vēl šie pilsoņi savā starpā tur dala mantu, precās. Apvienojas, ģimenēm, un tā, un no tā izriet kaut kādas sekas, tai skaitā arī, arī ar valsts saistīts, un tāpēc ir izveidot šie oficiāli reģistri. Tas nav kaut kas tāds, kas ir tūkstošiem gadu, tas ir drīzāk, kamēr mēs runājam par parastiem cilvēkiem. Protams, ja tu biji Romas imperators, tad tur tev viss bija stingri pierakstīts jau arī 2000 gadu atpakaļ, jā. Tas, kā tu man iepriekš teici, kas saistīts ar kādām mantošanas lietām vai kaut ko tādu. Tāpēc. Varas pārneses, tur visur tas bija ļoti identitāte, bija ļoti, ļoti svarīga tava identitāte, un vēl tur senči līdz neatminamam vecumam. Jā. Šajā sakarā man prātā viens tāds pastāsts, jo mēs tagad runājam tā kā nevis par to digitālo vidi, mēs pagaidām runājam par cilvēku, par dzīvi. Par dzīvi, jā. Man prātā viens tāds pastāsts no grāmatas, kuras autors ir īstā vārdā Samuels Langhorns Klemens, kuru mēs pazīstam ar rakstnieku pseidonīmu Marks Tvens, un bez viņa tām labi zināmajām grāmatām, kas ir tur Princis un Ubagzēns un
kas tur Toms Sojers, ja, un Huckleberry's Finns, ja, bija tāda grāmata, kur arī ir tulkot latviski, kur saucās Connecticut's Jeņķis karaļa Artūra galmā. Un tas sižets bija kaut kāds tāds, ja, kad viens vīruks no 19. gadsimta bija tur mistiski nokļuvis tālos gadsimtus senā pagātnē karaļa Artūra galmā. Nu, un viņš kaut kur gāja pa ceļu, ja, un satiek vienu jaunkundzi, ja, kuru saka, ka viņa ir princese, ja, un tagad viņam ir jāpilda viņas pavēles, ja, un viņš tā saka, vai tad tev ir kāds dokuments, kas apliecina, ka tu esi princese, ja, viņa taisa liels acis, ja, un saka, kā vai tam man mēles nav mutē, ka es tev to nevaru pateikt, ja, un tad viņš taisa liels acis, ja, tas ir kā, tu man vienkārši pasaki, ja, ka tu esi princese, un man tev ir jātic, ja, tātad, jo tuvāk mēs esam mūsdienām, jo vairāk mēs tā kā, gribētu kaut kādu tā kā, dokumentālu apstiprinājumu, mēs jau tagad tā esam pieraduši. Mēs esam pieraduši, jā. Mēs esam pieraduši, ja, ka ieejot kaut kur kaut kādu oficiālu jautājumu kārtot, ja, mums ir tā kā jāuzrāda, tur personas apliecība vai pase vai kaut kas tāds, vai ne? Respektīvi personas apliecība un pase Latvijā, kas ir tie oficiālie dokumenti, ja. Un pēc tā var mūs atpazīt, tur ir mūsu fotografija, lai var redzēt, vai tas ir tas, ko mēs redzam, ja? Tur ir vārds, uzvārds, personas kods, tur vēl tur dzimšanas dati, tur virsū laikam, ja? Iekšā kaut kāda biometriskie dati vēl tagad ir, ja? Tātad mēs esam pieraduši, ka tā ir mūsu identitāte. Tāpat laikā, tad, kad, tā kā tu teici, ja, ģimenē, es tur varbūt esmu, tur, es nezinu, bijis susuriņš, ja, jeb tur, jā, pūcīte, ja, un darbā, tur tas nervozais, ja, vai vienalga, kā tas var nebūt, ja, tā tad mums ir kaut kāds, un faktiski sanāk, kad mums ir vajadzīga, kad mums ir vajadzīga tā pase, ja, tad, kad mums ir kaut kādas darīšanas, kā teica, ar faktiski valsts pārvaldu, ne? Ar valsts. Nav obligāti. Jā, valsts parasti ir tas galvenā auditorija, ja vienalga, vai tu sajūti tajā brīdī, ka tu kaut kur esi uz kādas robežas vai kur, un tad vienīgais, kas tevi atšķir no noziedznieka, pase, kur ieskatās kāds, jā, un atzīst viņu par gana labu. Bet viņas, es domāju, ka tā identitāte, tā oficiālā viņa parādās atkarībā no sekām, kas var rasties no nepareizes identitātes. Jo, ja mēs tagad būtu atnākuši, es tev nebūtu pirmoreiz redzētu, un tu teiktu, ka tu esi Ints, principā es tev neprasītu dokumentu. Ja es prasītu, tu man uzskatītu par mazliet tā kā jocīgu, jo, lai mēs tagad... Piekasīgu. Jā, jo, lai mēs vienkārši parunātu, ja, diez vai man ir jāpārliecinās, vai tu nemelo, ka tu esi Ints. Ja, tad sekas no tā, ka mēs vienkārši runājam, ja, neizliek prasību pēc ļoti intensitātes. Es saprotu, ka tā filozofiski, ja, bet tas ir tā visa pamatā. Tas ir tā pamatā, jā. Tieši tāpat ļoti daudz līdzīgu situāciju, tad, kad mēs ievirzamies tajā virtuālajā vidē. Tur vienkārši viņu paliek ļoti daudz. Tāpēc es, lai sarakstītos ar kādu nepazīstamu cilvēku, tur čatā vai kaut kādā, vienalga kā tur to nenosaukt, ja. Ja viņš sauc sevi par Jāni, Džonu, ja bija Fernandos, ja, lai būtu, ja, es viņu varu gadiem sarakstīties kā Fernandos, un iespējams, ka viņam pasē, ja viņam tāda ir viņa valstī vispār, ja tur ir ierakstīts kaut kas pilnīgi cits. Dženija. Jā, Dženija, jā. Ja. Tieši tāpat es varu ar savu pierakstīties ar kādu vārdu, lai saņemtu kaut kādus internetu pakalpojumus. Lielākā daļa internetu pakalpojumu dažādi sniedzēji gatavi pieņemt jebko, jo viņiem ir svarīgi mani atšķirt no cita. Pēc kā atšķirt, pēc kādas simbolu, burtu, ciparu, kas savirk, tam nav nozīmes. Galvenais, lai es pats viņus zinu. Ja? Viņus piefiksē, ka pat tur var piedalīties nauda. Un tik ilgi, kamēr pretī šai virknei ir kartes konts, kas skaita naudu, kas es esmu patiesībā, pakalpojums sniedzēji nav svarīgi. Svarīgi tas parādās tajā brīdī, kad mēs ieejam tajās puslīdz oficiālajās sliedēs, kurā civiltiesiskās lietas, manta, tiesības uz kaut ko vēlēt, jeb tiesības uz mantojumu, jeb pirkšana pārdošana, jeb kaut kādas darbības ar valsts pārvaldu, viņi vienmēr šausmīgi oficiāli, tāpēc tur vienmēr tā kā jāuzrāda, pat ja tas darījums ir, tā varbūt, ka viņš neklasificējies tam visam, bet, tā kā tur visam jābūt ļoti pareizi, tad, lai iet tā, tas ceļš valsts pārvaldes gadījumā, viņiem ir sarakstīts visādos, noteikumos, ka viņam savādāk nedrīkst, tad viņi vienkārši to izpild, jā. Bet ikdienas dzīvē, tu saki, ka tu esi Ints,
priekš šīs sarunas man tas der. Man bija viens darba kolēģis, ar ko man bija vienu brīdi tas gods kopā strādāt, un viņš izteica tādu terminu, kas man ļoti patīk. Viņam bija termins deklarētā identitāte. Jā, kā tu saki, ja tu deklarē, ka tu esi Ints, ja, tik ilgi, kamēr es no tevis nepērku mašīnu, nekustamo īpašumu. Jā, tik ilgi, ja, un man nerodas kaut kādas šaubas, ka man te var kaut kā gāda. Jā, tu esi Ints. Jā. Lai būtu. Nu, lūk, jā. Un tad, kad iet runa par to digitālo vidi, tad cilvēkiem šīs te vajadzības pēc tās identitātes apliecināšanas, viņas bieži tā kā kaut kur sajiet kopā un sajūg. Ja? Šī te deklarētā identitāte ar to reālo identitāti. Jo tagad ķersimies pie tā pamatjautājuma. Ja? Tātad mūsu reālā identitāte, pieņemsim Latvijā, būtu mūsu vārds, uzvārds, personas kods, pie kam personas kods faktiski jau nosaka mūsu unikālo personību. Ja? Vārds, uzvārds vienkārši cilvēkam vieglāk lasāms. Ja? Cilvēkam vieglāk un arī tradicija prasa, ka tas ir komplekts. Tā kā, jā. Faktiski, jā. Jā. Savukārt, pieņemsim, ja mēs gribam pierakstīties, ja tur kaut kur Google pakalpojumiem, ja, mēs esam tur izveidojuši savu kontu, ja, es tur varu ierakstīt, ja tur, es nezinu, Laura Kalniņa, @gmail.com, un mana deklarētā identitāte būs Laura Kalniņa, un Googlim no tā ne silts, ne salds, vai ne? Ja, viņam galvenais, lai cilvēks, kurš zina šos piekļuves datus, lai tiktu klāt tikai šim kontam, un šim kontam, lai tiktu klāt tikai viņš. Jā, viņš patiesībā internetā pakalpojumu sniedzējiem lielākai daļai ir svarīgi vienkārši nošķirt vienu no otra. Pēc kādiem kritērijiem, protams, tiek piedāvāts kaut kas cilvēkam ir vieglāk. Tajā brīdī, kad tev piedāvā ierakstīt vārdu, varbūt tavs īstais vārds tev iešausies pirmais prātā. Bet tas nav obligāti. Ja. Cita lieta, ka no tā izriet uzreiz arī automātiski sekas. Tās sekas ir tajā likumīgajā pusē. Tad, ja man kāds saka, ka viņš ir Laura Kalniņa Google kontā, es saku, es patiešām priecājos par to, bet tas nav pamats. Bet izrakstam, teiksim, garantiju, ja, tavā internetu veikalā uz Laura Kalniņa, ja, un ja mums nāks un Induls Krūmiņš, ja tā teikt, kur Laura Kalniņa. Jā, tad es tev nevaru nekādā veidā līdzēt, jo tev pašam, viss kaut kas tur jūk un tā, ja, šīs lietas nevajadzētu jaukt. Ja, jo kamēr tas ir tikai un vienīgi, lai saņemtu kaut kādu pakalpojumu, kamēr tās ir divpusējās attiecības manis un pakalpojumu sniedzējs, mēs esam vienojušies par kaut ko, un tas strādā. Tam visam var piekabināt klāt visu kaut ko, pat kredītkarti var kabināt klāt. Tas nemaina būtību, kad viņš nav, kad tas nav oficiāli. Ja? Jā. Lai arī nauda ir īsta. Tā tad dažādi šitie Google konti, Facebook konti, ja, tā ir tā, ko man patīk tas termins, tas deklarētā identitāte, kura nekādā veidā nav saistīta ar mūsu reālo personību. Ja. Savukārt tur, kur mums vajag kaut kādas oficiālas lietas kārtot, kā tu teici, parasti saistīts ar valsts pārvaldi, varbūt ne tikai, ja, bet bieži vien tur valsts pārvalde ir uzlikusi noteikumus, ja, ka tur ir jābūt. Teiksim. Vai valsts pārvalde kalpo kā garants. Pieņemsim, ja, ka darījums ir starp tevi un mani, ja, bet valsts pārvalde ir garants tur notāra personā vai zemesgrāmatas ieraksta personā vai CSDD personā. Viņa garants, ka tā mašīna vairs nav mana, bet viņa tagad ir tava. Ja. Jā. Tātad tur, kur mums ir ar valsti kaut kāda darīšana, tur mums tā kā vajadzētu tagad pierādīt to savu reālo identitāti. Dzīvē mēs zinām, kā mēs to darām. Mēs tātad rādām vai personas apliecību, vai pasi. Pasi, starp citu, lielā daļā pasaules valsts saucās pasportu. Ja? Pasportu, tātad tikt cauri vārdiem, porte. Jā, vārti, durvis. Ja? Tātad tas bija dokuments, kas atļāva ieiet vai šķērsot kādu teritoriju. Ja? Tā kā, man liekas, ka personas apliecība mūsdienās pat gandrīz vai loģiskāk izklausās. Labi, tas bija mazliet sāņš. Dzīvē mēs parādām savu dokumentu, kā mēs tagad ar šo te savu reālo identitāti varam pierādīt internetā. Ja mums ir vajadzība, teiksim, pieņemsim portālā Latvija LV, kaut kādus jautājumus kārtot ar valsti, bet jau elektroniskajā vidē. Principā jau viss ir līdzīgi, tikai mazliet citi spēlētāji. Ja reālajā dzīvē ir kaut kāda valsts pārvaldes iestāde,
Nu, Latvijā viņi saucās vienā veidā, citās vietās viņi varbūt saucās citā. Varbūt, ka viņas citās vietās ir daudzas, bet to nezinu visas. Ja? Nu, runāsim par Latviju. Jā, Latvija, iestāde, kas būtībā izsniedz pases. Ja? Un šī iestāde ir autoritāte šī jautājumā, un tālāk jau, vienīgais to fizisko nesēju, es tā kā paņemu un nesēju apkārt, man viņam jābūt līdzi, bet būtībā visu laiku es atsaucos, viņām pat ierakstīts, ja mēs ņemam pasu, tur pat ierakstīts, ka kura iestāde to iedēļ. Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, tur tāda nodaļa. Ja. Tad digitālajā vidē īstenībā ir ļoti līdzīgi. Valsts deliģē. Tikai tas jaunais regulējums, tas digitālais regulējums ir tā, ka valsts šo funkciju neuzņemās kā valsts pārvalde, viņi to deleģē komersantiem. Vismaz to tehnisko visu daļu. Tas ir autoritātes daļa paliek valsts pārvaldē, bet tā tehniskā puse ir komersantu. Tātad eksistē komersanti, kuri sadarbībā ar valsts reģistru noformē tehniskos līdzekļus, kuri apstiprina caur šo komersantu, bet ar valsts funkciju apstiprina manu identitāti. Tātad viņi īstenībā, ja mēs atrautos no valsts, viņi ir pakalpojums sniedzēji tāds pats kā Google vai Microsoft vai vienalga kāds. Vienkārši vēl viens, jā. Taču viņiem ir šī valsts autoritāte. Eiropas Savienībā tur vēl sarežģītāk, tur viss sasiets vēl kopā kaut kā, bet ņemot tikai vienīgi Latviju, tad Latvijas valsts ir pateikusi, ka ja šis komersants vai šis komersants, jā, vai varbūt vēl kāds, jā, apstiprina, tad es kā valsts to arī apstiprinu. Citiem vārdiem sakot, tātad uz reālajiem, piemēram, Latvijā mums ir divi šādi, pašlaik, kas var apstiprināt mūsu tādu reālu identitāti. Jā. Tātad tas ir Smart ID un tas ir e-paraksts. Bet tam pašam e-parakstam tur bija vairāki veidi. Tātad šim komersantam tie rīki var būt vairāk. Rīki var būt vairāk. Jā. Smart ID nav vairāk, bet varbūt, iespējams, kaut kas mainās. Jā. Jā. Tātad mēs ejam portālā Latvija LV. Tas ir viens no veidiem. Jā. Uz tādiem vienkāršiem piemēriem ejam portālā Latvija LV un sakam, ka mēs gribētu kaut ko nokārtot. Un tur mums saka, pieraksties, mēs to pazīstam kā pieteikties savā kontā, pierakstīties, ja, un mums atverās tas sloks, kurā mums piedāvā, vai kāds no šiem nevarētu apstiprināt. Jā, būtībā tie ir komersanti, kuriem valsts uzticās, tu izvēlies, kura rīki ir tavā rīcībā, jebkura rīki atbilst šīs dienas noskaņojumam, iespējams, ka tev ir visi, jā, un tu apstiprini identitāti. Faktiski tavu identitāti apstiprina šis komersants. Jā. Tu apstiprini pret komersantu, un komersants apstiprina pret... Es viņiem saku, ko es zinu paroli, reku man ir tur kodi, reku man ir tur kaut kāda lietotne, kurā es ievadu kaut kādu PIN kodu, ja. Viņi skatās, ka, šito neviens cits nedrīkstēja zināt, kā tikai Inci, Balodas ar lūk šo personas kodu. Un viņi padod atpakaļ to ziņu, tātad, kas tad ir šis cilvēks, kurš pašlaik slēdzās klāt, padod atpakaļ uz portālu. Tiksim, šī no Latvija LV, nav svarīgi uz jebkuru. Būtībā padod tālāk uz tā paša pakalpojumu sniedzēja, lai kas tas arī nebūtu. Jā. Padod tātad manu vārdu, uzvārdu, personas kodu šīs trīs lietas, un tālāk tas pakalpojumu sniedzējs, kurš ir, digitālajā vidē, man sniegs kādu pakalpojumu, vienalga pakalpojums varbūt, kad no manis iekasēs nodokļus. Jo, tas pakalpojums varbūt tev iekasēt naudu no tevis. Un pakalpojums varbūt man izmaksāt pabalstu, tā teikt. Tātad tas, ar kuru es šo jautājumu kārtošu, tagad droši zinu, kas es esmu. Jā, viņam ir likumisks pilnvarojums ticēt. Jā. Tāda ir. Labi. Tā ir, teiksim, tā tehniskā puse, kā tas notiek, kas ir tās lietas, kas ir tie gadījumi, kad cilvēki šeit kaut kādus drošības noteikumus pārkāpt, kādus viņi mēdz pārkāpt, un kādas ziepes mēdz rasties. Tas jau diezgan viegli sajūg, jo tie rīki, viņi, pirmkārt ir līdzīgi. Es varu pieteikties kādu pakalpojumu saņemšanā, vienalga tur Facebookā vai TikTokā, vai kas būtu modernāks, vienalga, lai kas tas nebūtu. Tas procedūras kaut kādā veidā ir līdzīgs, tāpat kā es piesakos bankā. Ja? Un tas, kas atšķir, ir sekas. Ja? Pieņemsim, pie tam manā gadījumā TikTokā, man liekam nav TikTok, bet pieņemsim Facebookā. Manā gadījumā sekas, būtu praktiski gandrīz nekādas, jo man tur nekā nav. Vismaz man tā gribas domāt, sazinu vēl, ja kāds tur kaut ko liktu, kā es justos. Ja.
Bet savukārt par banku man šķiet, ka tur ir visa man dzīve. Ja, jo, ja tu nekā nav, tad slikti, tad es esmu jau nepiedzimis un varu sākt šī vecumā. Tā teikt, jā, tas sekas ir pilnīgi citas. Ja. Pēc tam tas vēl ir tikai iesākums. Ja. Sekas no valstiskās identitātes var būt ne tikai esošā izlaupīšana, ja es par banku, ja, bet arī saistības uz priekšu. Ja, tad, ja kāds var paņemt manu identitāti, viņš var paņemt arī varbūt kredīti. Es nezinu, vai tas ir Var. Bet kāpēc ne? Ja, cenšamies paņemt lielāku, jo tas jau nebūs jādod. Tas jau tā kā mans. Un tā tālāk. Nebūs jādod man. Nebūs jādod man, jā. Tātad tas sekas pat nav uz atpakaļ tikai to, ko es esmu sakrājis, bet viņas var būt arī uz priekšu, ja. Un tas var būt saistīts arī ar kaut kādu īpašumu pārrakstīšanu. Tur pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Jā, man šausmīgi skumji būtu, ja kāds nodarītu man pāri, ieliekot Facebookā kādu bildīti, kur man nāktos ātri dzēt, ja manu kontu atņem. Bet tas ir... atņēma tev to kontu Facebookā, ko darīt? Ja, Tā, speciālistiem sakot, reputācijas problēmas, ja, slikti, ja. Tās ir tā kā eksistenciāls, tas man tur skara pilnīgi visu dzīvi, un tās ir dažādas lietas. Tāpēc jau tur ir tā valstiskā, tāpēc tas, pieņemsim, Microsoft konts un e-paraksts vai Smart ID nav viens un tas pats. Jā. Tas ir tas, kas bieži cilvēkiem jūk, viņiem sanāk, ja? Kāpēc jūs tur esat tā sarežģījuši, ja, teiksim, tur tādā portālā Latvijā LV pieteikties, ja kāpēc nevar tā kā citur, ja tā teikt, visur var ar Google pieteikties, jā, ar Google kontu, ja? Jā. Google konts nekādā veidā neapstiprina, kas tu esi, ar ko tad mums ir darīšana. Protams, var arī no Google konta zaudēšanas var būt milzīgas sekas, ja tu esi kaut kāda, kas ir dzirdēts vairāk, ja tu esi kaut kāds pazīstama personība, ja kaut kāda karjera, ja tādā veidā vai tāda, un tu tur esi kaut kādas kompromitējušas lietas par sevi vai kā. Tur arī var būt vesela virknes sekas, bet viņas ir privāta rakstura. Un tās oficiālais valsts pārvaldes mehānisms, viņš tev var centies pēc tam palīdzēt, bet viņš nekādā veidā neatbildēja par to, tā ir tavas izvēles. Ja, kuru pakalpojumu sniedzēju lietot, cik droši viņi lietot. Lielākoties visiem lielajiem tur ir daudz dažādu varianti, droši, vēl drošāk, vēl drošāk. Ja. Valsts gadījumā šajos oficiālajos tur ir novilkta kaut kāda diezgan augsta tā latiņa. Tāpēc, ka sekas var būt, ir skaidrs zināms, ka sekas var būt lielas. Jā, varbūt mazliet kaut kur ir kaut kas neērtāk, bet dēļ tām sekām, tas jāpieņem. Un nav šis vēl slikt, vēl mazāk. Nē. Ir kaut kāds līmenis, jā. Tātad, vēlreiz, ja mums vajadzēs kaut kādas lietas kārtot no oficiālajā līmenī, elektroniskajā vidē, diemžēl, bet tas nebūs vienkārši ne šīs elektroniskās identitātes pierādīšanas līdzekļu iegūšana, pa ko parasti pukojās. Kāpēc jums tur tik sarežģīti, ja tur to e-parakstu vai Smart ID dabūt? Tas ir tāpēc, ka pēc tam ar to tu vari savārīt tādas ziepes. Un man liekas, kad ļoti tāda cilvēkiem pat ierasta lieta, kur viņiem šķiet, kas tad tur? Ja tas ir uzticēt kādam citam savus identitātes apliecināšanas līdzekļus. Ja? Teiksim, Opīts saka, mazmeitiņa, kur ir mani PIN kodi, ja tā teikt, tā aploksnīte no e-paraksta, ja? Nokārto tur visu. Ja? Un tas ir ļoti nepareizi. Ja? Jā, viņš pats tā kā neprot ar to darboties, ja? Bet būtībā tas ir ārkārtīgi nepareizi, vienalga, vai tas Smart ID vai e-paraksts vai kurš no šiem te līdzekļiem tas arī nebūtu, ja tik līdz tu kādam uztici piekļuvi savai identitātei, tad jebkas, ko viņš ir izdarījis, to es izdarījis tu. To izdarījām. Jā. No valstiskā viedokļa to es izdarījis tu. It sevišķi cilvēki saņemot šos identitātes apliecināšanas līdzekļus, vai tas ir Smart ID, kur viņi bankā parakstīja līgumu, vai tas ir, es nezinu, kurjera atvests parakstīšanas tas līgums. Ja? Tur visur ir skaidri norādīts, ka jūs šos savus piekļuves datus nevienam nedrīkstat nodot. Un ja kāds to nav ievērojis, tad tālāk viņš pats tad ir atbildīgs. Ja? Tāpēc, laikam tas, kas jāsaka skatītājiem, ja, kad normāli nekādā veidā jūs nedrīkstat nevienam nodot šos te savus identitātes apliecināšanas līdzekļus, kas ir elektroniskajā vidē. Jā,
ja mēs ieejam, teiksim, tajā pašā portālā Latvijā LV, mums jau piedāvā, ja tā teikt, un, nu, ar dažādām bankām apliecināt tu identitāti, un tad ir Smart ID, un tad ir e-paraksts, ja, un lielākās bankas jau to pašu Smart ID vien izmantoja. Nu, tā kā faktiski bankas tur pa vidu, tur nu, nav pat nekādi vajadzība iejaukt. Nu, jā, tas vēsturiski tas tā. Vēsturiski mums bankas bija pirmās, kas šo protams, jā, un attiecīgi tas viss ir saglabājies, nezinu, vai viņi ilgi gribēs to pakalpojumu sniegt. Viņi to negrib, jā. Nu, tāpēc tas arī ir viena lieta, ja, teiksim, nu, pa ko cilvēki ļoti uztraucās, ja, kad, nu, kāpēc tur es nevaru ar bankas, tur to autentifikāciju piekļūt, ja, nu, patās abi šie lielie identitātes pakalpojumu sniedzēji ir pieejami portālā Latvija LV. Ja, nu, neredzu tādu lielu iemeslu, ja, teiksim, kāpēc tur pa vidu vēl bankas iejaukt. Ja. Nu, tā ir. Ja. Tā kā, nu jā, ko vēl cilvēki varētu tādu, kur viņi varētu kļūdīties? Nu, tīri... Nu, tāds neuzmanības moments, man liekas, tas ir tas, kurš nu, šatad gadās, jo mēs, visi šie rīki ir uzbūvēti kaut kādā tādā veidā, kad es teikšu telefons, tas var būt arī pulkstens vai nu, kaut kas uz to pusi, nu kāda no elektroniski ierīci, jā. Kaut kāda no šitām ierīcēm, nu kur nu ir tur tas, jo tad, kur ir ar karti tas e-paraksts, nu tur tā kā nejauši, nu tur tas, nu, tur nejauši nesanāks. Nejauši tā nesanāks, jā. Bet šajās te mobilajās ierīcēs, nu, viņas lielākoties tas autentifikācija, viņi ir tāda, ka tev izlec kaut kāds, nu, es lietoju vārdu izlec, ja, nu, parādās kaut kāds loks, kurā jāieraksta kaut kādi kodi, nu, vairāks, jā, kaut kāda, vienreiz kaut kāds viens, citreiz kaut kāds cits, tur atšķiras tie līmeņi, kāpēc tā ir, tas, nu, arī varbūt ir pat kaitinoši, ja, bet nu, jā, nu, tas tur no tās drošības izriet, ja. Un tās neuzmanības moments ir tas, ka tu ikdienā iespējams, ja, darbs no darba atšķiras, bet ir darbi, kur tu tos kodus vadi, nu regulāri. Nu, tas tev ir tā kā ikdienas lieta, vai tu paraksti kaut ko, vai tev tur tā darbā tādā veidā, vai arī tu dušīgi iepērcies internetā un tu to lieto, vai, nu, vienalga, ja, mēs esam pie tā pieraduši. Mēs pierodam tāpat kā ātri braukt. Ja, ja, un vienkārši ejot pa ielu, tu pēkšņi ieraugi, ka tu jāieraksti kods, un tu viņu ieraksti. Ja. Jā, novibrē telefons, ja, prasa PIN 1, ja tā teikt. Tu viņu labi zini, un tā tev ir parasta lieta viņu rakstīt. Nu kā jebkura, ja. Mans stāsts viss ir veltīts tam, ka pirms viņu rakstīt, mirkli padomāt, vai es patiešām tikko kaut ko izdarīju tādu, kuram kaut ko tik būtisku, kam vajaga kodu. Ja es to tikko nedarīju, tad kāds cits manā vietā to pašlaik dara. To dara kāds cits manā vārdā. Jā, un ja es apstiprināšu ar PIN kodu, tad viņš kaut kur tiks klāt. Ja es to apstiprinu, tad viņš kaut kur tika klāt. Jā. Es to viņam atļauju, es atļauju. Viņš jau tikai uzprasīja. Īstenībā līdz pat tam brīdim viņš pat nav īsti noziedznieks. Nu, uzprasīt tak var jebko. Jā. Un tad tas, ko es aicinātu, pieiet tam, cik iespējams uzmanīgi. Ja es šī brīdī nevaru atcerēties, kāpēc, tad nedarīt. Tas pats arī attiecas pat tad, šis ir pirmais līmenis, tad nejauši tas nenotiek, to kāds paprasīja. Ja tas nebies, tad jā. Otrais, ja ir kāds pakalpojums sniedzējs, kas man neskaidrā veidā liek vadīt šos kodus uz savu iniciatīvu, es aicinātu palikt uzmanīgiem. Tad šis ir tāds, šeit nav baltas robežas, šeit ir skaidrs, ka, lai teiksim, telefonu sarunā, pieņemsim, banka uzzinātu tavu identitāti, viņai, šis ir labākais veids, jā, bet tu telefonu sarunā apstiprini identitāti, bet būtu labi, ja šis zvans finanšu iestādēji būtu nācis no tevis. Nevis nācis no bankas. Jā. Un lai cik tas izklausās, kaut kāds pilnīgs sīkums, tas ļoti maina notikumu secību. Jo mūsdienu pasaulē zvans no finanšu iestādes, vai zvans no vida, vai zvans no iekšlietu ministrijas, vai zvans no policijas, var nebūt zvans no policijas. Jā. Un ja šis zvans, kas nenāca no manis, bet man piezvanīja un teica, ka viņi ir policija, un man tagad ir jāapstiprina identitāte, es aicinātu palikt uzmanīgiem un pajautāt, tieši kurā
departamentā, daļā, vārds uzvārds, kāds ir jūsu darba telefons, es paskatīšos internetā. Un tad jums atzvanīšu. Un jums ar prieku atzvanīšu, jo tas patiešām man ir svarīgi, tas, ko jūs minat, ja. Bet tikai tad vadīt šos te identitātes apstiprinājumus, kad iniciatīva ir no manis. Vienalga, vai es klikšķinu internetā, vai es zvanu, vai, vienalga, kurā brīdī no manis ir iniciatīva, un tad es apstiprinu identitāti. Bet faktiski jau tas pat tā loģiski sanāk, jo, ja es esmu zvanījis, viņiem vajadzētu pārliecināties, kas ir tas, kas zvana. Jā, otrādi jau nebūtu. Ja viņi zvana, Jā, tad tak zina, ko dara, vai ne? Jā, bet liela daļa no šiem krāpniecības gadījumiem ir tieši uzbūvēta tā, ka es ar ticamiem iemesliem, ticamā veidā, man nav iemeslu nenoticēt, kad situācija ir nopietna, ka ir jārīkojas tūlīt un tikai vajag apstiprināt vai kā, jā. Un šie ir tie mūsdienu situācijas, kurā vajadzētu ļoti uzmanīties. Šī te atzvanīšana, es lietoju vārdu zvans, tas var būt arī attieklikšināšana datorā, nav tas veids, nav tas svarīgs, bet lai iniciatīva no manas puses. Jā, tātad, ja man zvana, tad es pārbaudīšu oficiālā kādā lapā un atzvanīšu, vai ja man atnāk, un tā man ir bijis, man liekas, man ir pat kaut kāda video bijuši par to tēmu, ka man atnāk kaut kāda izziņa vai kaut kāds e-pasts, klikšķiniet uz šīs saites, tā teikt, vai ne, un tad ienāciet jau tur bankā vai kur tur, tas ar bankas, cik es zinu, man liekas, ka apgalvo, ka viņas nemaz nesūta šādas te klikšķināmas saites, Ieej savā bankā tā, kā tu parasti. Dari visu kā parasti, un tur būs ziņojumi. Ja tas būs svarīgi, tad tev mēģinās pievērst uzmanību. Tātad tās droši vien arī tās galvenās lietas, teiksim, kuras, kur nevajadzētu cilvēkiem nokļūdīties, lai viņi šo te savu identitāti neapstiprinātu kādam citam, tātad, lai kāds cits nevarētu viņu vārdā kaut ko darīt. Labi, liels tev paldies par sarunu. Paldies, ka uzēji. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet šajā jaunajā raidierakstu podcastu formātā mums ir sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kuras jums arī noteikti varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija, kas ir saistīta ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet ceru ar jums tikties arī nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust. Jā, visiem ir jāizmanto, bet pazuda. Gadās. Gadās. Jā. Sāc man balsts labs. Stāsti kaut ko citu.